Labvakar, turpinājumā jaunuma sportā sāksimies ar basketbolu. 3-3 komanda fantastiskā cīņā pieveica Serbiju un dosies cīņā par pasaules kausa zeltu. Lieliskas divas komandas jau no pirmajām sekundēm demonstrēja īstu 3-3 basketbolu. Nauris Miezis, Kārlis Lasmans, Frants Lāts un Zimars Raimo cīnījās par katru mirkli, par katru grozu un bumbu. Rezultāts auga līdzīgi. Mums sākumā piekliboja precizitāte, bet mača otrajā pusē spēle izlīdzinājās. Te vadībā Serbija, te Latvija un beigās pagarinājums. Tajā bumba nepakam negribēja krist grozā, līdz Kārlis Lasmans beidzot bija precīzs un mums fantastiski uzvara 20-19. Cīņā par zeltu tiksimies ar Vāciju, kas arī ļoti saspringtā cīņā pieveic Franciju 19-18. Mača tiešraide 22:15 LTV 7. Bet ķēgumā turpinās pasaules čempionāta posms motokrosā. Šodien cīņas par godu piedestālu, par trasē piedzīvoto un mūsu sportistu sasniegumiem Nārmunds Melders. MXGP klases pirmajā braucienā labi startēja mūsu līderis Pauls Jonas, kas, kā zināms, iepriekšējos gadus Latvijas posmas traumu dēļ izlaida. Pauls iegūta 4. pozīciju un kādu laiku brauc tūlītais līderu trīnieka. Tomēr pakāpeniski viņu apsteidza 3 sāncenši un finišā Pauls bija 7. Otrs latvietis, debitants Markus Kokins, ieņēma 22. vietu. Pirmais rūtoto karodziņu ieraudzījis sezonas līderis Lukas Kūnens no Beļģijas. Otrajā braucienā situācija atkārtojās. Līderis bija Kūnens, bet Jonas 4. vietā. Pamazām gan Pauls atkāpās uz 6. pozīciju, taču tad izstājās priekšā braucošais Džefrijs Herlings un Jonas finišēja 5. Tieši tāda pat vieta viņam arī posmā. Ļoti apmierināts. Bija mērķis iekļūt top 5, izdevās māju. Skatītāji priekšā jutos ļoti labi. Nedaudz vēl jāpiestrādā pie mocīšu, bet pats fiziski jutos ļoti labi. Un pēdējā braucienā tiešām tos pēdējos apeļus izbaudīja skatītājiem pa prieku un tā kā bija forši. Markus Kokins otrajā braucienā bija 17. Summā uzvara posmā tika Lukasam Kūnenam. MX2 klases pirmajā braucienā abi brāļi Reišuļi visu laiku turējās labāko desmitniekā. Vienu brīdi viņi pat brauc viens otram blakus. Finišā Kārlis Alberts iebrauc 6., bet Jānis Mārtiņš 8. Pārliecinoši pirmais bija beļģis Saša Kūnens. Otrais MX2 klases brauciens mūsējiem izdevās sekmīgāks, jo Kārlis Alberts Reišuls vispirms bija 3., tad pakāpās uz 2. vietu aiz Kūnena. Pēdējā aplī Latviju apdzina Dienvidāfrikānis Kamdens Maklelans un Reišuls finišēja 3. Summā tas deva 5. pozīciju. Ja godīgi, braukšana nesanāca galīgi kā gribējās. Kaut kā jau no pirmā apļa abos braucienos diezgan grūti gāja, nevarēja to ritmu dabūt. Rokas arī uzreiz piestās, taču tāpat, kaut vai rezultāts nav tik labs, man liekas, šī ir viena no labākajām nedēļas nogalēm fanu dēļ. Tikmēr Jānis Mārtiņš Reišuls piedzīvoja kritienu un braucienā palika 10., bet posmā viņam 7. pozīcija. Uzvaru MX2 klasē svinēja Saša Kūnens, tātad pilnīgs brāļu triumfs. Eiropas čempionāta MX250 klasē otro braucienu lieliskais bija Jēkabs Kubuliņš. Viņš pārsteidzoši pēc starta ieguva līderu pozīciju. Pēc tam gan 2 konkurenti viņu apsteidza, bet par prieku mūsu līdzjūtējiem 3. pozīciju Jēkabs noturēja līdz pat finišam. Savukārt uzvara atkal tika Spānim Francisko Garsijam. Es biju pārsteigts, tad es tā kā zināju, ka es to spējīgs esmu, bet tas, kad izcēla starta, tie pirmie 2 apļi bija skudriņas skrēja, man liekas. Tik labas sajūtas bija un arī pēc tam tad tas, ka fani bija apkārt, ļoti palīdzēja cīnīties un tā kā papildus motivāciju un enerģiju deva. MX125 klasē mūsu Toms Dankerts otrajā braucienā finišēja 34. bet uzvaru gan braucienā, gan posmā svinēja austrietis Morits Ernekers. Bet nu gan turpināsim ar volejbolu. Eiropas līgā spēles mūsu abām izlasēm. Dāmas tiekas ar Izraeli, bet vīri pieveic Kosovas komandu. Arī šodien sporta spēļu hālē lieliska atmosfēra. Mūsu komandai sākums varants izdevās tevi visu un 9-1. Turpinājumā nekas nemainījās. Mūsu komanda pārliecinoši dominēja un setā 25-12. Turpinājums vairs nebija tik viegls. Kosovas komanda turējās līdzās, bet beigās lieliska spēle blokā mums atnes pelnīt uzvaru 25-21. Trešajā setā nekas nemainījās. Mums pārliecinoši uzvara 25-13. Nākamie pretinieki pēc nedēļas Melnkalne un Portugāle. Pēc sāpīgā zaudējuma 5 setos Rumānijai mūsu dāmām šodien pretiniekos Izraēlas komanda. Sākums ļoti līdzīgs. Komandas demonstrēja labu volejbolu, visu izšķīra nianses. Mūsu komanda atsevišķās epizodēs vienkārši nepaveicās un pirmais sets zaudēts ar 21-25. Līdzīgi notikumi risinājās arī otrajā setā un arī piekāpāmies tikai un vienīgi galotnē 22-25. Šobrīd mača 3. sets un šobrīd neizšķirs 22-22 un šo spēli varat skatīt arī LTV 7 tiešraidē.
F1 čempionāta līderis Kimi Antonelli izcīnīja uzvaru Monako trasē un 19 gadu vecumā kļuva par jaunāko šī posma uzvarētāju vēsturē. Turklāt viņam 5. uzvara pēc kārtas. Antonelli sacīksts sāka pārliecinoši. Jau pirmajā aplī pēc sliktā starta tehnisku iemeslu dēļ izstājās Maks Verstapens. Formulu pieviela arī Lando Norrisu. 66. aplī Šārls Leklērs un Lans Strolls avarēja vienā un tajā pašā līkumā. Iemesls bojāts trases asfalta segums. Tiesneši apturēja sacīksti. Pēc atkārtota starta jau atkal pārliecinoši bija Antonelli un viņš pirmais. Otrais Lewis Hamiltons, bet trešais Izaks Hadžārs. Jā, burtiski pirms mirkļa Francijas atklātajā čempionātā triumfēja Aleksandrs Zverevs. Vācietis 5 setos uzvarēja itālu Flavio Cobolli pa setiem 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 un 6-1. Bet Dimanta līgas vieglietikā šodien Stokholmā pirmo zaudējumu pēc vairāk kā 3 gadu dominances piedzīvoja Armands Duplantis. Titulētajam Kārslicējam sev skatītāju priekšā neizdevās gandrīz nekas, un viņam jauna pasaules rekorda vietā nācās samierināties ar 2. vietu. Uzvarēja austrālietis Kertis Maršals. Viņš pārvarēja 5,90 m. Vieglietika arī LTV 7 pēc 3-3 basketbola vai Replay LV. Kārtīgu trileri sarīkoja Stanley Kausa tīkotājs Vegasas Golden Knights un Karolīnas Hurricanes. Finālsērijas 3. spēlē 2. perioda ievadā Lasvegas vienība bija vadībā jau ar 4-0. Pirmos vārtus realizēt vairākumu guva Tomāšs Hertls, bet nākamie 3 sekmīgie metieni padevās Mičelam Mārneram. 3. spēles nogriezienī pēc spēlētām 4 minūtēm Lasvegas komanda tika pie soda metiena, kuru izpildīt devās Mārners, taču Brendons Busī Hurricanes vārtus nosargāja neskartus. Perioda turpinājumā Karolīnas komanda 39 sekundžu laikā guva 3 vārtus, bet trešdaļas izskaņā realizējot vairākumu panāca arī 4-4. Pirmajā pagarinājumā vārti netika gūti, bet otrajā pēc spēlētām nepilnām 6 minūtēm Lasvegas aizsargs Šajā Teodors izpildīja metienu pa vārtiem, ripa no pretinieka Nūjas Lāpstīns atlēca un no aizmugurs trāpīja Busī pa kājsargu, ripai nonākot Hurricanes vārtos. Lasvegas komandai uzvara un sērijā 2-1. Andžejs Ļebeģevs Mančestrā ieņēma 14. vietu pasaules speedway čempionāta jeb Grand Prix sezonas 4. posmā. Tas ir rezultāts 2. dienu pēc kārtas, paliekot ārpus pusfinālistu pulka. Finālā spraigā cīņā uzvarēja austrālietis Breidijs Kerts. Vēl par autosportu turpina Normons Melders. Biķernieku trasē aizdīts Baltijas čempionāta 2. posms autošosejā ProBro Grand Prix. Kopā uz starta stājās 93 dalībnieki, kuri noskaidroja uzvarētājus 6 ieskaitas klasēs. Jaudīgākajā GT klasē, kā saka, bez variantiem, ar Lamborghini auto nepārspēts palika Artūrs Bataraks. Pirmajā braucienā viņa pārsvars finišā pār tuvāko sekotāju lietuvietu Egīdiju Gelunu bija 27, bet otrajā pat 40 sekundes. V1600 un ABC reisi apvienotajos braucienos lieliski nostartēja Mariks Matvējevs. Spējot noturēt aiz muguras Nauri Agafonovu, Mariks 2 reiz finišēja pirmais un kļuva par posmu uzvarētāju. Teiksim tā, bija kļūdiņas, bet saglābos. Paldies Dievam, mīļākais konkurents Nauris neuzbruka pārāk pārgalvīgi, tā teiksim, un mašīnas veselas, viss kārtībā. Viskuplāk pārstāvētajā BMW 325 kausā labākais izrādījās mūsu Matīs Vaļinovskis, kuram lielāko konkurenci izrādīja lietuvieši. Bez uzvarām dienvidu kaimiņa nepalika. Tā BMW turbo kausā par spīti sīvāko sāncenšu Arnolda Alfredsonu un Ārķoma Kočlamazašvili spiedienam abos braucienos nepārspēts palika Lietuvas pilots Aurims Mištauts. Savukārt Baltika Touring Cars klašu braucienos abas reizes pirmais finišu sasniedza cits lietuvietis Agnes Nārbuds. Nākamais Baltijas autošoseju čempionāta posms notiks jūlija sākumā Kaunijā. Paldies, tas man ziņās arī viss. Vēlreiz atgādina 3-3 pasaules kausa fināls jau pavisam drīz LTV 7 22:15 Latvija, Vācija cīņa par zeltu. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars. Ētā!